domā, ko taviem puikām nozīmē šis treniņš kopā ar profesionāļiem? Viņiem nozīmē iespēju to, kad viņi redz, kā tas viss izskatās. Kad tie veči, kas spēlē par pašās augstākajās līgās, ka viņi jau tādi paši ceļi vien ir. Slido viņi labi, protams, bet slidas jau tās pašas, nūjas jau tās pašas ir. Un kad nemet jau tā dārgā nūja un neslido tās dārgās slidas, kad tev jau ir pašam ar sevi jāstrādā, un viņi redz to, kad ir jāstrādā ļoti daudz vēl, lai tu būtu līdz tam, kāda izskatās viņi uz ledus. Jūs pēc tam arī pārunājat par to, kas paticis puikām ir, ko viņi ir gaidījuši, ko viņi ir sagaidījuši, kādas ir emocijas? Līdz pārunāšanai es vēl diemžēl neesmu ticis, jo es esmu vēl slīdās, tā kā es droši vien, ka ieiešu ģērbtuvēs. Protams, es ar viņiem parunāšu, bet šobrīd tas viss ir uz emocijām. Viņiem būs 2 dienas laika tagad pārdomāt to visu, kā tas viss ir bijis, kas ir bijis, jo šobrīd tur visiem ir smaids līdz ausīm, dāvanas, paraksti, bildes, viss, un droši vien, kad jau pirmdien tās emocijas būs jau nokritušās, viņi būs reāli sapratuši, ko tas viņiem ir nozīmējis. Jo bērndārs tur vairāk nav. Viņi ir tādā jau pārejas procesā, jau sakarīgi domājošiem cilvēkiem. Un tad arī tās domas viņiem ir jau kaut kādas savējās un savu viedokļu. Часто так получается на льду с детьми поиграть? У меня это второй раз. Первый раз это у брата. Брат у меня работает тоже тренером детским, и тоже приглашал покататься. Так что второй раз интересно, все подсказать что-то ребятам, посмотреть, покататься с ними. Интересно. Есть разница между командой в России и с детьми в Латвии? Дети, они есть дети, они еще маленькие, они еще только начинают познавать азы хоккея, можно сказать так. Так что особой разницы нет, все стараются, все горят глаза. В общем. Что самое главное, чтобы играть в хоккей? Чтобы играть в хоккей, не знаю, наверное, характер и целеустремленность, любовь к игре. Un pie reizes varbūt mums pastāsti, kas ir galvenais hokejā? Ko tu gribi redzēt puikās, kas tagad ir uz ledus? Pats galvenais laikam ir, lai viņiem patīk hokejs, lai viņiem patīk trenēties, lai viņiem patīk nākt uz stadionu un to darīt. Tas jau pats galvenais. Bieži gadās piedalīties šādās treniņos? Laikam, ka baigi bieži nesanāk, bet šad tad ir. Apmēram ir skaidrs, ko jaunie hokejisti no tā var paņemt. Ko tu vari paņemt no tā visa? Es nezinu, man ir prieks, kad bērniem patīk, man prieks, kad viņi ar prieku uzņem mūs un skatās un klausās un mācās. Mums prieks padalīties. Cerams, ka ir tas noderīgi. Tu jūti, ka jūs mīli? Es varētu tā teikt, jā. Reku.